No tā, mīļiem, šis čats ir atkal pārdzimis, kā redziet. Un augustā, 2025. gada augustā, mēs jau to mēģinām atkal pārnest jaunajā līmenī. Es laikam labāku attēlu un to sajūtu nevaru iedot kā tieši šo, jo tā es reāli jūtos. Taurenis priekš manis ir transformācija vistiešākajā veidā, kas parāda arī metamorfozes procesu no kāpuriņa uz skaisto taureni, un atkal cikls tauriņš ilgi nedzīvo, ja? Viņš atkal pārdzimst, pārdzimst, pārdzimst. Un es tik ļoti labi tajā visā jūtos. Varbūt nevelti man šāda kleitiņa ir arī bija uzradusies pirms vairākiem gadiem. Un šis attēls vienkārši man parādīja, ak, dieniņ, cik mēs arvien vairāk un vairāk pulcējamies. Sākumā pie viena zariņa, un tālāk pa bišķiņam, pa bišķiņam, pa bišķiņam. Es ticu, būs ļoti, ļoti, ļoti bagātīga vieta, kur kopā sajiet un patiesi, bez maskām, autentiski dalīties ar to, kas mēs esam, kas ar mums notiek. Šis čats ir instruments. Tā nav ieskrietuve, kur vienkārši pabūt. Tā nav vieta, kur vienkārši kaut ko darīt, nedarīt. Tu ļoti konkrēts mērķis. Es, tu, mēs kopā viens, 21. enerģija, ja? Kas ir gājuši ceļojumi, 22 enerģija ceļojumi. Esam atbalsts viens priekš otram. Mēs esam dažādi, bet tāpat kā unikāli. Un ar savu šo unikalitāti mēs atbalstam viens otru un varam parādīt, re, kā vēl var, re, cik dažādi, re, kā viedokļi atšķirās, re, kā dzīves ceļi atšķirās, jauda, veidi, kā iet, kā risināt, kā vienkārši būt. Viņi ir ļoti daudz un dažādi šie ceļi. Šis kopā ir mūsu pārmaiņu ceļš, mūsu kopējais pārmaiņu ceļš, kur mēs katrs no sevis kaut ko atstājam. Noteikums. Jā, ir noteikums. Tagad nebūs tā vienkārši būt kā gadiem. Ines vienkārši, nu tad esam kaut kur plūstam. Mums ir konkrēts noteikums un arī mērķis iet savā autentiskajā ceļā. Tu iesi pa savam, savā jaudā, savā ātrumā, ar sev rezonējušiem instrumentiem un sev rezonējušiem skolotājiem, atbalstītājiem un tā tālāk. Ja? Mēs katrs ejam savā versijā. Šis lauks, šis koplauks ir izveidojies jau transformācijas rezultātā daudziem cikliem, kas jau ir bijuši. Un kā redziet, mēs ejam tālāk. Es eju tālāk. Es eju atkal tālāk. Un tāpēc man ir patiesi prieks vēlreiz paziņot, ka mēs drosmīgi ejam pa savu pārmaiņu ceļu, un šeit tu vari dalīties ar visu, kas tev ir uz sirds. Nevienam nav jāatbild obligāti, un negaidi atbildi, ka kāds tev atbildēs, ka kāds tevi žēlos, vai kāds tevi vēl kaut kur iedrošinās. Vienkārši izmanto koplauku ar līdzīgi domājošiem, kas salidojuši no dažādām pusēm, pieredzējuši visdažādākās pieredzes. Vienkārši izmanto šo koplauku, ka tu drīksti izteikt to, kas tev šeit, tas vecais, kas nevajadzīgais, tu drīksti viņu izlaist ārā. Un šeit kopā tas viss pārtransformēsies skaistā gaismas lukturī, tavam ceļam tālāk uz priekšu. Kopā mēs to varam. Un, ja mēs saprotam, par ko tas ir, mēs vienkārši aizsūtot mīlestību. Ja kāds grib ielikt sirsniņu, un ja kāds grib ierakstīt labu vārdu, droši, kam rezonē, bet te tevi neviens nemācīs, neviens nezākās, neviens nesodīs, un pats galvenais nevērtēs. Šeit tu drīkst noņemt savu ikdienas masku, vienkārši nost. Noliec viņu nost, tev viņa nav vajadzīga. Jo šeit tu drīksti tu pati vai tu pats. Tu tiešām drīksti. Tu drīksti raudāt, tu drīksti priecāties, tu drīksti dusmoties, tu drīksti visu. Šeit tu drīksti to laist ārā. Laid ārā. Neturi sevī, atbrīvo vietu jaunajam, jo jaunais jau klauvē pie durvīm. Viņš grib nākt iekšā. Tieši tagad. Uztaisi savu iekšējo inventarizāciju, vienkārši patīri plauktiņus. Tu to drīkst darīt šeit, droši. Un kāpēc mums ir jādalās? Kāpēc ir šis noteikums, ka mēs dalāmies katrs ar savu vienu, kā minimums vienu pārmaiņu katru mēnesi? Tāpēc, lai parādītu, cik dažādas versijās notiek dzīve,
cik dažādās jaudās notiek dzīve, cik dažādi mēs pieredzam, cik dažādi mēs izjūtam un redzam. Šeit noteikti daudz kas atšķirsies no tava ierastā. Atšķirsies viedokļi, paņēmieni, veidi, jā, triggeros iespējams. Kā? Vai tu tas neredz, vai tu tas nezini, vai tu kā var tik ilgi vilkt garumā? Jā, ja triggeros, tas nozīmē, ka tie ir tavi skolotāji, kas tev palīdz arī iet savā autentiskajā ceļā. Brīnišķīga, jaudīga, skaista vide ar vēl brīnišķīgiem cilvēkiem, kur iet savu autentisko ceļu. Un atcerieties, mūsu spēka sarunas 11, 11 katra mēneša pirmajā nedēļā. Viņas turpināsies. Tas ir tik milzīgs spēks un arī aicina tevi tajā piedalīties. Ieslēgt kameru un runāt, un ja vajag raudāt, un ja vajag smiekties un bļaut, bet tu vienkārši to drīksti darīt. Šis viss paliek tikai šeit, tas nav publisks. Viņš paliek šeit, šajā skaistajā mūsu ģimenē. Ja tu jūti kādā brīdī, ka šis viss priekš tevis jau beidzies, tas vairs nav vajadzīgs, šis atbalsts vai šis koplauks, tu drīkst no šeit arī iziet ārā. Bet atceries, ka šeit ir konkrēts mērķis, tas ir instruments iet savu autentisko pārmaiņu ceļu, jo kopā ir spēks, kā mēs zinām, kā mēs jau esam to pieredzējuši, kad kopā vienmēr būs efektīgāk. Par to mums runā sastā enerģija. Ja? Kopā var iet viens kādu brīdi, bet kopā tu iegūsi un iemantosi vieglumu, atvieglojumu, atbalstu, drosmi. Tā kā mīļie, par šo ir tagad šis čats. Būs jaunās tēmas saistībā arī par likteņa spoguļa matricu. Tas ir vēl viens ceļš, kurus turpinās šiet un dalīties. Jūs zināt, jums tas automātiski viss pienāks klāt, mēs arī par to varēsim, bet pamata mugurkauls šim visam ir pārmaiņas un savs autentiskais ceļš. Izgaismot bailes, novilkt masku. Šī vidē tu drīkst viņu novilkt. Ja tev citā vidē vēl viņa jāliek, lūdzu to dari, bet šeit tu drīksti atslābt un vienkārši viņu novilkt tos, tev viņu vairs nevajag. Tāpēc, ka tu esi brīnišķīga un brīnišķīgs. Tu esi tiešām brīnišķīga, kolosāla būtne. Mēs esam, pastiet, cik mēs esam līdzīgi, cik mēs esam priekpilni, ja? Vienkārši esam un ceļamies tālāk. Un tā kā tālāk. Un, lai šis lauks precīzi, stabili var tālāk pastāvēt, arī ir šī enerģijas apmaiņa. Un enerģijas apmaiņas sadaļā tu redzi, tas ir 11, 11, nemainīgi. Šis spēka cipars, viņš iet līdzi 11, 11. Ja? Tā kā droši noslēdzam ciklu, izveidojam veselumu un braši soļojam pa savu autentisko ceļu. Tiekamies!